Ok, tad mēs esam grupa Imanta, un mēs palikām pie nosaukuma Imanta. Tā, ka mēs slēdz. Tātad Āgenskalna priedes, ko mēs gribējām izdarīt, ir aktivizēt ideju par priedēm, kas ir veidot augšā klusāku zonu, priežmežu, Āgenskalna priežmežu. Kā mēs pievēršam uzmanību, ir ieejas zonas, punkti augšā. Punkti. Jā, superīgi. Jā, un taisīt skaļāku, aktīvāku zonu šeit lejā, kas būtu apkaimes centrs, kur veidot pasākumus un tās idejas. Mobilitātes punkti turpat lejā, un mirdzums ir apgaismojums visam cauri, un tematiski tāda konceptuāla lieta būtu dzintars, kas ir ar priedēm ļoti smuks sasaistām ideja, kas būtu tie baltie punktiņi, kaut kādas vietzīmes ar dzintaru. Un tās funkcijas, ko mēs gribam ielikt iekšā, ir visparastākās funkcijas visos mikrorajonos, kas vajadzīgas, ir pastaigu parki, suņu laukums, rotaļlaukumi, skvērs, mājiņas punkts, mobilitātes punkts, saglabāt skateparku, bērnu laukumu, publiskās toaletes, kopienas pasākumu vietas, visu to izveidot iekšā tajās teritorijās. Jā. Teritoriju sadalīt nedaudz 3 mazākās daļās, lai viņi būtu uztveramāk un ērtāk pārvaram un saprotam. Tas laikam būtu arī viss par šo, man liekas. 4 minūtes. Ideāli. Ejam tālāk nākamā, jā. Un tad ir tas krustojums, kurš ir diezgan tāds nepatīkams šobrīd, bet viņam ir daudz variantu, ko var darīt. Tātad mūsu ideja bija veidot zaļo koridoru, kas sākās šeit botāniskā dārzā. Un no botāniskā dārza viņš iet vienkārši uz augšu, savienojās ar RSU parku, kur ir dīķīts, tālāk iet uz augšu, kur ir sarkans oranžs punkts, dzirciem centrs, kur jau ir arī dīķīts izrakts, un tur arī ir lauka parks potenciālais. Šeit pie RSU First Knowledge Mile Park. Iesākums un beigas Knowledge Mile'am, kas ir universitātes līnijā. Jā. Tas ir tāda vieta, jā. Un tad taisītu zaļo koridoru, kas lēkā kā pingpong bumbiņu no vienas ceļa puses uz otru par dzirciem ielu, lai savienot abas puses. Sākumā zonējumu varbūt kaut kādu krāsām un tad ar zaļiem kokiem, augiem un tā tālāk. Un, protams, arī veloceliņu savienot ar dzirciem, jo tā iela ir pietiekami plaša, lai tur varētu izlaist veloceliņu. Jā, tālāk. 3 minūtes. Kas? Jā. Nav zīme, jā. Nav zīme? Nav daudz foršu objektu, bet nav zīmi, kur viņi atrodas. Jā, un tad ir tas, mēs veidojam tad to Labi. Jā. Tāku, kas arī savienotos objekts un savieno ar zīmēm. Jā. Labi. Un tad tas pēdējais, kā jūs redzat, visi mūsu risinājumi ir īstermiņi. 5 gadu laikā izdarām, varbūt pat ātrāk. Un tā ideja, kā mēs savienojam kopienu un cilvēks, ir tieši ar šādiem pasākumiem, kas ir kopienu vienojošie pasākumi. Kā ideja, pieņemsim, pie Āgenskalna priedēm ir 1. maijā piešu stādīšanas talku. Iestādam priedes vietās, kur viņas bija agrāk. Sastādam kopā, mums ir pasākums, cilvēks sapazīstās, sāk runāt. Un ar šo mēs domājam, ka cilvēki varētu saprast, ka ir tās kopīgās problēmas. Mums ir kāpņu telpā, kaut kas tek, kaut kas jādara. Un, ja esat sapazinušies kaut kādos šajos kopīgajos pasākumos, vai arī tie pašā suņu laukumā, bērnu laukumā, skvērā, kad savā starpā, tā mums, prāt, ir veids, kā risināt kopīgo jautājumu par kopienas saliedēšanu un tālāk arī tad veidot kaut kādu veidu kopienas pasākumus, atjaunot ēkas. 2,5 minūtes. Jā. Viss pateikts. Man liekas, ka mēs esam izrunājuši visu. Visu, ko ir vērts teikt, var pateikt īsi. Aplausi! Super!